Visaugstākās ziņas no krīzes punktiem. Pēdējo stundu stingzinošākie jaunumi. Šis notikums mainās ik minūti. Mēs rādām, lai tas vairāk nenotika. Esiet sveicināti Degpunktā. Labvakar, ar jums kopā, protams, ir neatvairāmais Kārlis Seržants un Inese Supe. Jā, kur nu bez mums, bet Dobelē. Kāds aculiecinieks pazaudēja acis niekojoties ar pašdarinātu seksa rotaļlietu, jeb tautā sauktu vibratoru. Šodien 17 jaunieši klapjām mugurām spridzinājuši policistus, uzkopjot policijas iecirkni. Visi viņi uzskata, ka ir tikai pablēņojušies, bet policisti jokus nesaprot. Atļautais ātrums pilsētas robežās ir 300 km/h, kas vairumam šķiet gaužām maz. Manuprāt, ka papladojuši ceļu var braukt 3 miljonu km/h, bet ar to vienlaikam nepietiek. Varbūt tas kādam var nepatikt, bet es teikšu pavisam godīgi. Situācija uz ceļiem ir, es atvainojos, sēžamvietā. Muļķības. Policistiem izdevies aizturēt apkārt klejojošu vīrusu, bet vēl lielāks bija policistu izbrīnis, kad gripa acīm redzamā reibumā izveidoja kautiņu toaletē. Bet par laimi pie blakus pisuāra bija apmīnētāja spēcvienība. Pensionārs kopā ar saviem draugiem karotē mēduši kārtīgu dārvas spaini un pa virsu uzzēruši piparu gāzi. Divi zaķi meta pa trolejbusu ar gāzes baloniem, bet pēc tam nogranda sprādziens. Sprādziena rezultātā cieta 4 zirgi. Mūsu kolēģis Džekijs Čans šodien devās ielās, lai noskaidrotu, cik daudz ir jāizdzer, lai iegūtu 300 promilus alkoholu, un cik spējīgi šajā ziņā ir mūsu policisti. Pie Rīgas centrāla tirgus notverts 3 gadus vecs puisīts par prostitūtu pakalpojumu izmantošanu. Ja nopietni, es visādā ziņā ieteiktu internetā noskaidrot šādu dienas telefonus. Bet kā Kārli ar tevi, varbūt tu esi pierakstījis arī telefonu? Nu, es paņēmu vizītkartu un tagad man ir labi. Es pēc tam no tevis arī norakstīšu numuru. Kāds viltīgs puisis nekaunīgi aplaupīja Kārli Seržantu, pazogot viņam mobilo telefonu un izsita viņam zobu. Zēnam mugurā bija sintētiski kādas jaka ar uzrakstiem uz muguras, kājās melnas bikses ar 2 baltām svītrām. Un kājās kotas kurpes. Tik tiešām lūdzam, ja esat šo puisi redzējuši, zvaniet mums uz karsto tālruni 2000 112. Es ceru, Kārli, ka tev viss būs kārtībā. Varēja būt bēdīgi, jā. Droši sūtiet savus tēlfoto uz mūsu e-pastu degpunktā@krogā.lv, bet jau tūlīt LNT turpinājumā romantiskais mīlestāsts Bezpajumtnieki. Bet vēlāk jūs redzēsiet Kārli Seržantu asa sižeta seriālā Izrēķināšanās bērnu dārzā. Tieši tā. Jā, tieši tā. Saudzējiet sevi un tiekamies jaunedēļ, ne, bet rīt. Uz redzēšanos. Tieši tā.